Mūsu sauc Jēkabs, tas ir Jēkabs. Jā. Mums grūti pateikt, kādu mīļāko grāmatu, bet tagad mums ir tā, mēs skatāmies visādas enciklopēdijas lielas un šķirstam un bildes skatāmies tālāk. Es esmu Anita Strēle un mana mīļākā grāmata ir Ede Pumpura sieva. Mani sauc Liene un mana mīļākā grāmata ir Marijas Augustas von Trapas grāmata Mūzikas skaņas. Mani sauc Ilze un mana mīļākā grāmata noteikti ir Tūkstoši sauļu mirdzumi. Mani sauc Margita Smirnova, mana mīļākā grāmata ir Triumfa arka, Remarks. Mani sauc Pauls Tīkmans un mana mīļākā grāmata ir Frankensteins. Mani sauc Raitis Stradiņš un mana mīļākā grāmata ir Bada spēles. Mana mīļākā grāmata ir Bada spēles. Manas mīļākā grāmata ir Bada spēles. Mani sauc Marija Vilde un mana mīļākā grāmata ir Čārlis un šokolādes fabrika. Mani sauc Santa un mana mīļākā grāmata ir Krēsla. Mani sauc Laura Dreiša un manas mīļākā grāmata ir Tolkiena Redzena pavēlnieks. Mani sauc Laura Mažule un mana mīļākā grāmata ir Kā nopelnīt biržā. Mani sauc Elīza. Mana mīļākā grāmata ir Skaistā tumsa. Labdien! Mani sauc Mārtiņš Brūveris. Mīļākā grāmata ir tā, kur ir daudz. Viena no tām man ir Sīpoliņa piedzīvojumi. Tagad otru ir Bubuls un Bubulēni. Kaut gan man oriģinālais patīk vislabāk Lāčrads. Manfreds Kibers. Viņiem ir tur tāda pasaka Arčibelds Puna Pumpa, tas man arī patīk. Bet, jā, teikšu, ka pēdējā laikā mīļākā tomēr ir Bubuls.